Kalistēnika iesācējiem. Atpūtas starp piegājieniem. Atpūtas starp piegājieniem ir laiks, ko tu pavadi, atpūšoties starp piegājieniem. Tīri pašsaprotami. Visbiežāk cilvēki iesaka atpūsties 2 līdz 3 minūtes. Bet vai šī ir gala atbilde? Nē. Atpūtas starp piegājieniem var ilgt no puses minūtes līdz pat 5 minūtēm, atkarībā no konteksta. Ja tu veic smagus deadlifts, tad tev atpūta gandrīz vienmēr ilgs ilgāk par 3 minūtēm. Bet ja tu tikai kačā savu bicīti, tad atpūsties ilgāk par 2 minūtēm gandrīz nekad nav nepieciešams. Ok, bet kāpēc tā ir? Lai šo saprastu, šeit ir 4 sistēmas, kurām ir jāatjaunojas starp piegājieniem. Trenētiem muskulim, nervu sistēmai, sirds un elpošanas sistēmai un sinerģistiem. Pirmkārt, pašam muskulim, kas tiek trenēts, ir jāatjaunojas starp piegājieniem. Ja tu tikko darīji pievilkšanos un to muguru nav spējīgi pievilkties vēl pāris reizes, tad tu neesi gatavs veikt nākamo piegājienu. Otrkārt, tavai nervu sistēmai ir jāatjaunojas starp piegājieniem. Nervu sistēma kontrolē to muskuļu darbību, tāpēc, ja tā nav atjaunojusies un tu vienkārši jūties vājš, tu neesi gatavs veikt nākamo piegājienu. Treškārt, tavai sirds un elpošanas sistēmai ir jāatjaunojas starp piegājieniem. Ja tu vēl smagi elso, tad tu neesi gatavs veikt nākamo piegājienu. Un ceturtkārt, sinerģistiem ir jāatjaunojas starp piegājieniem. Sinerģisti ir muskuļi, kas palīdz veikt noteiktu vingrinājumu. Ja mēs ņemam par piemēru pievilkšanos, tie ir apakšdāmu muskuļi. Ja tavu apakšdāmu muskuļi joprojām deg un tu nevari pakarāties no stieņa, tad tu neesi gatavs veikt nākamo piegājienu. Īsumā sakot, tu vari veikt nākamo piegājienu tikai tad, kad tu vari attikt 4 lauciņus. Tavs trenētais muskulis ir atjaunojies, tu jūties spēcīgs, tava elpošana ir normāla un tavi sinerģisti ir atjaunojušies. Šis nodrošinās to, ka nākamajā piegājienā limitējošais faktors būs trenētais muskulis, nevis tava nervu sistēma, sirds un elpošanas sistēma vai sinerģisti. Kalistēnikas pamatvingrinājumiem šis visbiežāk prasīs 2 līdz 4 minūtes, taču tas nav stingrs noteikums. Ieklausies savā ķermenī, un ja tu jūti, ka tu esi gatavs veikt vēl vienu kvalitatīvu piegājienu, veic to. Neuzties uz vienkāršotām atbildēm kā 3 minūtes, jo šāds atpūtas ilgums nevienmēr ir piemērots. Ja šis video tev noderēja, noteikti noskaties iepriekšējos video šim mini seriālam un tiekamies nākamreiz uz sarunu par nogurumu kontrolēšanu. Čau!